Kas ir Kraina? Mēs palīdzam samazināt IT izmaksas. Vai varam nosaukt top 3 problēmas vai jautājumus, ar kuriem jūs saskaraties savā darbā, jebkurā uzņēmumā? Vidējais pasaules rādītājs ir, ka pēc tā, kā SoftwareOne ir atnācis pie klienta, mēs samazinām izmaksas uz 30%. Vai jūs meklējat jaunus darbiniekus? Mēs ar aprīļa beigām globāli pārējām pie jaunā zīmola. Vairs mēs nebūsim Kraina Latvija, mēs būsim SoftwareOne. Viena lieta, ko uzņēmumi dara nepareizi IT jomā. Skatās uz cenu, nevis uz izmaksu. Sveicināti Kansas City podkāstā. Šī ir vieta, kur mēs iepazīstam uzņēmumus un cilvēkus, kas veido šo biznesa vidi. Mani sauc Nikita Rubanovs, esmu FT Production projektu vadītājs, un šodien Kansas City podkāstā ietvaros ciemos pie mums ir atnākuši Kraina Latvija, Daca Rostoka, pārdošanas vadītāja, pareizi? Jā, sveiki. Un Ēriks Mentelis, ģenerālais menedžeris. Jā, cik labi noskanēja. Jā. Prieks jūs redzēt, un pirmais jautājums, klasiskais, kā jūs pastāstītu, ar ko jūs nodarbojaties, kas ir Kraina? Tas vienkāršākais un pavisam īsais teikums, mēs palīdzam samazināt IT izmaksas un tikt galā uzņēmumiem ar to visu lielo informācijas un izmaksu gūzmu, kas ir viņu IT pasaulē, un mēģināt salikt to visu pa plauktiņiem, kas rezultātā noved pie izmaksu samazināšanas, vai patiesībā sāk arī izmantot to, ko jau ir nopirkuši. Tas īsumā, jā. Okay. Vispār vēlētos iepazīt, kas ir tad Kraina, jo mēs, ja tā sākam meklēt, pirmo informāciju, mēs uzzinām, ka tas ir diezgan globāls globāls uzņēmums. Cik šobrīd valstīs ir Kraina? Šobrīd Kraina strādā 60 pasaules valstīs, kā man patīk jokot, šajā nedēļā mēs esam 60 pasaules valstīs, un ar to, ka bija... Tev ir kolēģi no Japānas, no Amerikas, no Norvēģijas, un arī es redzēju kolēģus no Filipīnām. Un tas ir viss, jūs ar vienu strādājat vienā uzņēmumā. Taču mēs šobrīd esam 13,000, kas ik pa laikam ir grūti saprotam, kā tas ir iespējams 13,000, bet Latvijā mēs esam 11, 12 cilvēki šobrīd un turpinam lēnām augt, bet ne strauji. Latvijas tirgus lielums ir tik, cik viņš ir. Varbūt mēs varam tad saprast, ar ko viss sākās tieši Latvijā. Gads, komanda, sākās no viena cilvēka, vai visi jau bija gatava komanda un ķērās pie lietām? Sākās viss no viena cilvēka, bet patiesībā tā nultā pozīcija, kā es saku, bija apņemšanās nākt uz Baltijas tirgu. Lielie uzņēmumi redz Baltijas tirgu, ne Latvija, ne Lietuva atsevišķi, sākotnēji, bet pēc tam jau tā kā sāk veidot atsevišķu komandas gan katrā, jo Latvija, Lietuva, Igaunija ir ļoti dažādi tirgi. Līdzīgi, varbūt dažās vietās līdzīgas valodas, bet tas arī viss līdzības, kaut kur citas nianses ir. Un tā ir arī tā liela atšķirība starp lieliem citiem IT spēlētājiem. Krajons skatās uz katru tirgu atsevišķi. Sākās lēnām, bet organiski esam izauguši līdz 11, 12 cilvēkiem šobrīd. Arī neteikšu, ka mums šāds ģeometrisks izaugsms, tas notiek lēnām. Mēs esam ilgtermiņa spēlētājs. Mums nevajag tādā vienā gadā sasniegt visus mērķus. Mēs lēnām caur kompetenci mēģinām uzbūvēt to biznesu. Jā. Gribētos vairāk varbūt saprast, tad, vai mēs varam atklāt vispār ar kādiem uzņēmumiem vai varbūt lielākiem spēlētājiem šobrīd jūs sadarbojaties vai darbojaties? Mēs tevis nosauktos uzņēmumus un spēlētājus saucam par klientiem. Un mēs viņiem mēģinam būt nevis piegādātājs, bet partneris un būt līdzvērtīgi tajā sarunā. Mums ar ļoti daudziem klientiem ir šādi tā saucamie NDA parakstīti, kurā mēs līdz galam varam atklāt, ar kuriem mēs strādājam, bet varu pateikt divus tādus virzienus. Pirmkārt, iedomājieties jebkurus 2 vai 3 lielākos uzņēmumus, jebkurā nozarē, telekomunikācijās, tīrdzniecībā, bankās un fintechā un tā tālāk. Visdrīzāk mēs ar viņiem strādājam. Un otrs virziens, kurā varētu mēģināt uzminēt vai noteikt, kas ir mūsu klienti, vismaz pāris no viņiem ir Kansas City nomnieki. Ļoti labi. Yeah. Vai mēs varam nedaudz pieķerties un saprast,
Tu jau arī labi pastāstīji, ar ko viss sākās. Jā, bet mēs jau dzīvojam tādā laikā, kad ļoti viss straujiem soļiem viss attīstās. Vai varam nedaudz ieskicēt, tad, kad viss sākās, Kraina Latvija, kādi bija galvenie varbūt momenti un uzdevumi, ar kuriem vērsās pie jums, un ar ko viss, kā šobrīd mainās? Ja, un kādas bija problēmas, varbūt, un kādas ir šobrīd? Par to, kā bija, es atļaušos atbildēt pats, jo es bet nedaudz ilgāk šeit strādāju, bet kā būs un kā ir, to pastāstīs Dace. Kā bija, mēs esam vienmēr bijuši šis tulks starp lieliem IT ražotājiem un klientu. Lielie IT ražotāji bieži vien skaidro vai stāsta par saviem produktiem vai tirgo tā, kā viņiem vajag, tā, kā viņiem ir izdevīgi, un tas reti patiesībā sakrīt to, kā ir vajadzīgs klientam. Un tagad man klients, ko bieži vien tas pajautā, ir, ko viņi tagad mēģina man pateikt. Kas tas pa angļu valodu? Saprotu, bet nesaprotu. Un mēs sākām ar to, ka mēs vienkāršiem vārdiem biznesa vērtību līmeni izskatām, ko mēģina pateikt ražotājs, pateikt priekšā klientam, vai tev vajag to, vai tev nevajag. Un tad klients pieņem to lēmumu, vai mēs viņam palīdzam turam to roku. Un tas ir tas sākotnējais konsultācija līmenis, kurā mēs saliekam pa plauktiem klientam. Šajā kā tev minēja lielajā un mainīgajā IT pasaulē, kā es saku, pie mūsu ražotāju noteikumi mainās ļoti bieži, piemēram, reiz mēnesī. Un tev ar vienu jātur. Yes. Un tagad ar mākslīgā intelekta izaugsmi tur viss vēl trakāk, nevis vēl ātrāk. Bet tas bija līdz šim. Bet, kā jau minēju, tālāk Dace. Ko mēs darām tālāk? Jā, tālāk mēs esam tādā ļoti foršā attīstības posmā. Mēs ar aprīļa beigām, kad arī šis nāks gaismā pie jūsu klausītājiem, globāli pārējiem pie jaunā zīmola. Un, vairs mēs nebūsim Kraina Latvija, mēs būsim Software One. Un būs noslēdzies viens liels mūsu 2 uzņēmumu integrācijas posms. Visā pasaulē mēs pa viļņiem ejam cauri. Un turpmāk mēs būsim Software One Latvijā. Visu to, ko Eriks tikko stāstīs par partnerību, tas nevis bija, bet tas būs nākamā līmenī. Pirmkārt jau no tās kompetences, ko mums dod šī uzņēmuma iespējas kā tādas, un arī dažādi veidi produkti. Jo bija kaut kādas lietas, kas bija vienam uzņēmumam labas, un ir arī otram. Un tad šī saplūšanas virzienā tieši arī mēs izkristalizējam to, kas ir tas vērtīgākais un foršākais mūsu klientiem šeit Latvijā. Un attiecīgi caur šo mēs varēsim piedāvāt arī dažādus citus pakalpojumus mūsu klientiem. Tādi, kas Latvijā arī līdz šim nav bijuši. Mēs varam jau varbūt ieskicēt, kādi tie būtu. Varam mazliet to plīvaru pavērst vaļā. Jā, tas ir viss saistīts tieši ar pašu iepirkumu procesu, jo skaidrs, kā Eriks tikko minēja, tā pasaulē par un ap licencēšanu un dažādām tehniskām niansēm mainās katru minūti, katru sekundi. Un attiecīgi iepirkumu process ir ļoti sarežģīts. Ņemot vērā to izmaiņu ātrumu un arī to, kad ir jāsalāgo ne tikai tehnoloģiskā puse, bet arī biznesa vajadzības un viņu izaugsmas. Un attiecīgi mēs esam tas tulks, varētu teikt, pa vidu šīm 2 pasaulēm, kurām tad ir jāsaskarās tādā veidā, lai viņas ietu tādā virzienā, kur šis klients vēlās nonākt, caur to tehnoloģiju. Un iepirkuma procesā būtība kā tāda, mēs vēlamies to atvieglot. Mēs arī vēlamies klientam iedot skaidrus spēles noteikumus, kā notiek viss iepirkuma process, kādā veidā mēs strādāsim, un piedāvāt tieši šo procurement vai iepirkuma procedūru kā servisu. Šāds Latvijā šobrīd nav, netiek piegādāts ne no viena no tirgus spēlētājiem, un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd arī strādājam, kā to veiksmīgi integrēt Latvijas biznesa vidē. Papildinot to, ko Dace pateica, tas vienkāršais piemērs ir. Jau atkal mēs līdz galam nevaram pateikt, kur konkrētie tie mūsu klienti ir, bet iedomājamies kādu pasaulē visiem ļoti labi pazīstamu autoražotāju. Viņam, piemēram, nav savai IT iepirkuma nodaļa. To darām mēs, Software One. Mums ir vienošanās, ka mēs viņiem pārdodam bez uzcenojuma, vispār neko nenopelnām uz viņiem. Taču viņi mums maksā pakalpojumu maksu par to, ka mēs sniedzam šādu pakalpojumu. Jā. Latvijā šis ir netipisks scenārijs, vai tāda vispār nav. Un tā ir viena no lietām, kurā mēs pasakām klientam, tas, ka tur IT viss mainās un tur viss kaut kas katru dienu, kā jau minēju. No worries.
Tas ir mūsu darbs. Mēs to, ko tev apsolam un apņemamies, ka tas, ko pirmkārt ātri pirks, to, ko tev vajag, nevis to, ko tev tirgo. Tā ir liela atšķirība. B, mēs esam absolūti caurspīdīgi par tik, cik mēs nopirkam, par tik mēs tev arī pārdodam. Tu vienkārši mums maksā par mūsu kompetenci, ka mēs zinām, kā pareizi nopirkt, par labākiem nosacījumiem un tā tālāk. Un šis arī ir tas lielais pakalpojums, ko mēs virzīsim Latvijas tirgu. Viņš pilnīgi noteikti nebūs paredzēts visiem uzņēmumiem. Tur ir jābūt kaut kādam finansiālam pamatojumam. Bet kopumā ir ok, koncentrējies, es nezinu, tavs biznes ir šokolādes sieriņu kārums. Tas ir tavs biznes, viņi jāražo. Tev nevajag nodarboties ar IT iepirkumiem. Visu cieņu Rīgas piena kombinātam. Bet mēs parūpējamies par to, kas ir ārpus kāruma sieriņu ražošanas. Un, lūk šādi. Lai uzņēmējs patiešām var fokusēties uz savu produktu un darīt labi to, ko viņš dara. Jā, un jūs tad padomājat par visu citu. Man liekas, ka šīs ir ne tikai unikāls un labs produkts, kas būs tirgu, bet arī ļoti vajadzīgs. Jo, ja godīgi, labi, loģiski, ka varbūt jo lielāks uzņēmums arī vairāk darbinieku iekšā, daudz vairāk segmentu, kas jāievēro, bet visbiežākā problēma mums vajag šo, ko mums darīt. Un tad visbiežāk uzņēmumi sāk vai meklēt paši un beigās iztērē laiku, naudu, un iespējams beigās pat arī nesasniedz to mērķi. Tas ir tāds, pat nerunājot tikai par IT sfēru, vispār. Un šeit ir interesanti arī jautājums, ja mēs izdomājam, ka mums kaut ko vajag, vai mums tieši vajag to, jo ļoti iespējams, ka no tā, kas tev jau ir, to arī kaut kādas lietas neizmanto. Klasiski piemēri varbūt no manas iepriekšējās IT pasaules tēmas, kad ir klienti, kuri vienkārši man vajag, nezinu, piemēram, tur Teamsu. Es viņu pērku, bet man jau ir Zooms. Priekš kam? Tas ir viens un tas pats. Tu maksā 2 reizes par vienu to pašu funkcionalitāti. Un līdzvērtīgi tas var būt arī citos uzņēmumos no dažādiem produktiem. Tev ir jāsaprot arī tā platforma, kurā tu darbojies, kas jau tur ir pieejams, kas mums jau ir, par ko mēs esam samaksājuši. Un tas arī ir tas viens no tiem mūsu, tā teikt, uzstādījumiem, kā mēs strādājam, ka mēs saprotam, kas tev ir, ko no tā tu izmanto, ko tu neizmanto, kāpēc tu neizmanto, un attiecīgi, ja tu viņu neizmanto, viņu tev tiešām nevajag, tad mēs optimizējam šo daļu, un mums atbrīvojās līdzekļi, kurus mēs varam ieguldīt tīri uzņēmuma attīstībā. Tas mūsu Optimize to Innovate, viens no pieejām tieši strādājot ar IT izmaksām, ka mēs skatāmies, kas tev ir, ko mēs varam optimizēt, tā, lai tu nepazaudētu, to savu ikdienas darbībai nepieciešamo, lai nav tā, ka tev kaut kas apstājās, mēs vienkārši to noņemam nost. Mēs skatāmies, kā to pilnvērtīgi izmantot. Tādos absolūtos cipros, ne tikai tādos abstraktos terminos, vidējais pasaules rādītājs ir, ka pēc tā, kā Software One ir atnācis pie klienta, mēs samazinām izmaksu uz 30%. 30%. Kas man pasaka priekšā, ka uzņēmumi pārmaksā 30% šobrīd. Un to tu ļoti bieži redzi, ka tu pajautā klientam, kāpēc tu nopirki šo produktu. Kāpēc? Mums viņa teorētiski vajag, mums iedeva labu cenu. Es saku, tad tu nopirki produktu vai tu nopirki cenu. Un tagad mēs paskatāmies, ko tad tu izmanto. Jā, viņš izmanto vesels 15% no visas funkcionalitātes. Ok, tu nopirki kā parasti cenu. Bet tajā brīdī tur nav nekāds nosodījums. Pieņem, ka ir šādi, tad skatāmies, ko mēs varam izdarīt lietas labā. Mēs visādos veidos mēģinām pateikt klientiem un arī rādam un neļaujam īsti nepērciet to cenu un nepērciet tāpēc, ka ir laba cena. Skatieties uz izmaksu. Kāda jēga tev ir no šī brīnišķīgā rīka, kurā ir ļoti, ļoti liela funkcionalitāte un kā jau minēju, izmanto 15-20%. Priekš kam? Un ir ok pateikt ražotājam, nē, es nepirkšu un viss būs labi. Viņam tāpatās. Bet tas, ko es arī minēju, mēs arī sēžam tajā viducītī ar īsti ražotājiem. Tu nenāks pie šitā klienta pildīt savus mērķus. Mēs mēģinām atrast kaut kādu tomēr labumu priekš klienta. Optimizēt to, un lai viss patiešām strādā uz 100%. Jā, jo man liekas, jo īpaši šobrīd, kad viss globāli mainās un viss iet uz tādas ikmēneša
maksas pakalpojuma. Daudzi jau, ok, labi, ikmēneša maksa. Kas tas var būt par softu, vai tu patiešām izmanto? Ja? Jā, tu noķēri vienu feature, ko tev vajag, bet viņi par viņu maksā klāt. To mēs katrs personīgi varam pastīties, cik mums ir subscription. Un es arī pats nesen izgāju tādu higienas stāstu ar saviem digitāliem paradumiem, kā es mēģinu baigi gudri pateikt, cik daudz visāds Netflixos, HBO un Disney Plus izmantoju. Patiesībā izmantoju, jeb citiem vārdiem sakot, maksāju. Neizmantoju jau viņus tik daudz. Es maksāju par pietiekami daudz, bet katram ir savi iemesli. Kaut kur ir Friends, kaut kur ir Office, kaut kur tur ir Star Wars un tā tālāk. Okay. Bet patiesībā, ja tu nepērci no viņiem pat taisno, bet tu pērci caur LMT vietu televīziju vai TET Plus vai kaut ko tam, tu vari nopirkt būtiski lētāk tieši to pašu. Tad lūk, šis ir tas mūsu klasiskais piemērs, kad, tu gribi izmantot šo mīļais klientu. Kāpēc pēc šādi? Varbūt pamēģinām šādi, varbūt šitā. Un ražotājs nekad to pats nepateiks. Tāpēc, ka ražotājiem ir savā sadarbības arī. Precīzi. Jā. Sadarbības. Tas ir biznes. Arī no otras puses, tāpēc viss kārtībā. Jūs palīdzat biznesam, bet no otras puses, lai iekonomētu. Jā, es te noteikti gribu arī iestarpināt. Mēs kaut kā baigi iesākām tieši uz to licencēšanas tēmu. Tā, protams, ir daļa no mūsu biznesa un veids arī, kā mēs atveram dažbrīd tās durvis pie klienta. Bet tas nebūtu nav viss, ko mēs varam piedāvāt mūsu klientiem. Kas vēl? Ir dažādi veidi tehniskie servisi un pakalpojumi, un pat labākā daļa ir tas, ka mums kā lielajam uzņēmumam ir arī pieejami dažādi veidi finansējumi no visiem ražotājiem. Mēs strādājam ar pašiem 3 lielākajiem, tad ar Microsoft, Amazon un Google. Un mēs arī palīdzam saviem klientiem, tad, kad viņi ir kaut kādā situācijā, kad viņiem ir, piemēram, jāizvēlās, uz kuru ceļu iet. Piemēram, no kāda sava on-prem risinājuma viņi vēlas pāriet uz mākoņu infrastruktūru. Tad mēs, kā pārstāvis, varam viņiem palīdzēt šo ceļu iziet. Pirmkārt, izanalizēt to viņu specifiku, kā viņi strādā un kāpēc, kurā virzienā iet. Un pats labākais lielā daļā gadījumu par šo novērtējumu klientam nav jāmaksā. Par šo darbu samaksā pats ražotājs, jo katrs no šiem 3 ir ieinteresēts, lai tas klients pārnāk pie viņiem. Un tad ir tas novērtēšanas process, un ja klients pasaka, jā, man viss te dara, gan cenā, gan funkcionalitāte, tad ļoti biežos gadījumos ir arī dažādi veidi finansējumi, lai šo infrastruktūru pārcelt. Tā kā mēs esam arī tāds tilts, kā mums vakar pateica viens kolēģis tieši no Amazon bija ciemos, ka viņš ir ar feet on the ground, head in the skies. Ja? Tad mēs viņu varam no tā ground level pacelt uz to mākoni, un vislabākais tas, ka viņam tas principā neko nemaksā. Un tas ir tāds viena daļa, un otrs ir arī dažādu veidu pilnveidus projekti. Tie var būt vai šobrīd un vēl kaut kādu laiku visiem ļoti aktuālais mākslīgais intelekts, dažāda veida novērtējumi jūsu konkrētā situācijā, nevis tas, ko kāds izdomā, ko jums vajadzētu, bet mēs varam pastīties un izpētīt jūsu situāciju, kā tas varētu strādāt. Un atkal ir šāda veida programmas, kuras ražotāji finansē. Mēs varam palīdzēt attiecīgi arī ieviest pēc tam dažādus aģentus, visu kaut ko. Tā kā tas ir tāds, arī, protams, ne visiem uzņēmumiem tas, tā teikt, ir pieejams, bet jebkurā gadījumā mēs vienmēr esam atvērti sarunai. Ja ir šāds jautājums, ko man tagad darīt, tad nākt un pajautāt mums. Ja gadījumā jums ir nepieciešama vismaz konsultācija reāli saprast, ko jums vajag, tad krājumi Latvijā vai Software One. Software One, jā. Bet, cik saprotu, tas ne tikai Latvijā, tas vispār globāli, jā, pāriet tieši nosaukums. Jā, tas ir apvienošanās rezultāts. Mēs patiesībā, tā, ja var iestarpināt organizatori, mēs esam viena no pēdējiem, kas pārsaucās par Software One. Bet man liels prieks par šo te nosaukumu. Ne tā, ka Krejons nebija mīļš, Krejons ir tur, kur es sāku strādāt, bet ir vienkāršāk paskaidrot, ar ko mēs nodarbojamies kaut tāpēc uzņēmuma nosaukumu. Tu aizkadrā arī lielisku piemēru stāstīji, protams, saistībā ar nosaukumu. Jā. Bet, ja mēs pieķeramies vispār, vai varam nosaukt
top 3 varbūt problēmas vai jautājumus, ar kuriem jūs saskaraties savā darbā, jebkurā uzņēmumā, nav svarīgi mazāks vai lielāks. Jā. Kādas ir galvenās problēmas, kuras jūs redzat? Ienāksim tā, līdz sāksies sadarbība, visticamāk būs 1, 2, 3. Vai ir kaut kas tāds? Es domāju, ka viena no tām noteikti ir tas, ko man tad darīt. Man beidzās līgums. Viss pa vidu ir mainījies, gan pašā uzņēmumā, gan arī dažādi cenošanas līmeņi. Tas ir viens no tiem variantiem, kur mēs arī varam saprast aktuālo situāciju un piedāvāt tam klientam risinājumu. Jā, reku šito pēc tā, šo tā un tā. Tas ir noteikti viens no tādiem variantiem. Ir arī, protams, reizes, kad ir kaut kādas tehniskās kompetences, kas pietrūkst objektīvi Latvijā. Mēs neesam tik daudz un viss nevar būt vienādā līmenī. Kādas tās varētu būt? Šobrīd tikpat labi aktuālās gan viss, kas ir ar NIS2 saistītās tēmas, viss par un ap drošību un likumdošanas ieviešanu un tam līdzīgām lietām. Tas pats mākslīgais intelekts arī viennozīmīgi. Un tas var arī būt jebkādas pat arī migrēšanas saistītās lietas. Un te ir tā labā lieta par to globālo scale, kad ir iespēja izmantot ne tikai to mūsu lokālo resursu, kas mums šobrīd ir pieejams gan par Microsoft, gan par AWS, latviešu valodā runājošu puiši, kas ir arī ļoti, ļoti svarīgi mūsu klientiem, bet mēs arī varam paplašināt to iespēju savest kopā ar mūsu kolēģiem dažādās citās valstīs. Piemēram, drošības ekscelences centrs mums ir tepatās Somijā. Jā, angļu valodu mēs visi pārsvarā runājam, jā. Tāpēc ir iespēja paplašināt šo cilvēku piesaisti dažādu veidu projektiem. Tā kā tās būtu 2, 3, kas varētu būt tāds. 3. ir žanra klasika patiesībā, kuru pat kauns ir nepieminēt. Tas ir budžets iet pāri. Tā, ka visbiežāk mēs redzam, kad mēs runājam ar klientu un pajautām, kā jums IT budžetam iet vai vispār budžetam, viņi saka, šitie pacēl cenas, un mēs tagad ejam uz valdi vai kādam ejam pie priekšniekiem, prasam papildus naudu, un mūs nedzird. Un tas ir ļoti normāls process, kuru var strādāt patiesībā, kā jau minēju. Un tas iet caur to tīklu, to rulli, ka tas ir optimize, to innovate. Ja tu to sāc, tad tu visu laiku to turpini. Nevar būt tāds var. Bet tas pareizi ir, ka nevis šomēnes samazinām izmaksas. Tas ir vienkārši visu laiku. Tev ir jāsako līdzi. Jāsako līdzi. Tas ir, kas ir pirmais kontrole vai izmaksas. Un tad patiesībā kontrole ir pirmā vietā, jo izmaksas ir rezultāts. Piemēram, mēs pieskatām līdzi, lai visu laiku sev uzdodam, kāpēc mēs šo izmantojam, cik tas mums izmaksās. Un tas ir vienkārši paradums. Un tāda ir cerība, ka būs budžetā. Jā, okay. Mēs sapratām varbūt par tām pamata būtiskajām jautājumiem, ar kuriem pie jums vēršas. Varam iziet cauri varbūt case studijai, nav obligāti varbūt, paņemsim kā piemēru liels veikals, jā, piemēram, vai veikalu tīkls, pārtikas veikals. Jā. Un kāda ir case studija? Jā, piemēram, viņi vēršas pie jums, pirmkārt, kur viņiem ir jāvēršas, lai zina caur mājaslapu vai caur kontaktiem vēl kaut kā. Kādi ir tie soļi? Jā, jau es saprotu, ka kaut kas uzņēmumā, kaut kur nauda aizplūst jau pārāk lielas izmaksas. Ko man darīt? Tā kā ir ērti sazināties ar mums ir gan LinkedIn, gan mājaslapa, gan telefona numuri, visur ir publicēti. Un kā jums ir ērtāk, lūdzu, vienkārši dodiet ziņu, un mēs sekojam līdzi, lai mēs arī atbildētu. Bet tie case studiji, viņi ir dažādi, taču tās galvenās, kas viņas visas apvieno, ir kā parasti informācijas trūkums. Un ko es minēju iepriekš, ka informācija arī visu laiku mainās, un es neko nesapratu, Dāts minēja. Es neko nesapratu, kas te notiek, un ir ok. Kāpēc, lai tu saprastu kaut kādu Amerikas ražotāju kārtējās izmaiņas, un tev taču ir savs produkts jāražo. Un tas case studijas, kurā mēs pasakām, mīļais klienti, pasaules savus plānus uz nākotni, uz kurien tu ej? Kāds ir tava biznesa perspektīva, vai tu grasies Latvijā palikt, vai tu grasies augt, vai tev ir, jebkura atbilde der, jebkura atbilde mums ir informācija. Un jo vairāk, jo labāk, jo tad jūs vismaz sapratīsiet, kur to ievirzīt. Un tad mēs pieliekam to savu kompetenci, pasakām tātad, mīļais klienti, šo tev vajadzētu darīt šādi,
Un ar šādu naudas efektu, piemēram, lūdzu, nepērc šo te vairāk. Tev nevajag. Tev šīs te, ko tu jau maksā, tu maksā par vienu to pašu kafiju 2 reizes. Tu vienreiz samaksāji pie šī aparāta un tad pie šī aparāta. Kafija viena tā pati. Otrais ir, esi gatavs, kā saka, vai tev domāt, cik tu esi fleksibls vai neesi fleksibls. Tas ļoti daudz ko mainīt tajā pasaulē. Ja tev vajag mainīties visu kaut kur katru mēnesi, tev darbinieki nāk klāt, vai tur pakalpojumi nāk klāt, vai nemaina. Ja tev ir tāda normāla, stabila izaugsme, tad tu vari uz ilgākām lietām parakstīties. Tad paraksties uz 1, 2, 3 gadu, kas reiz tev cenas priekšrocību. Tipiskais case studijas, ka tas no tāda liela, plaša informācijas gūzmas un nesaprašanas, kas notiek, un ir absolūti ok nesaprast. Mēs iedodam pēc kaut kāda brīža, pēc mēneša 2, kaut kādu tādu skaidru bildi, lūk, daram šādu, ietekmi uz biznesu būs šāda, izmaksas būs šāds, un lūk, ejam šito te. Ja vajag, jautā mums vēl padomu, bet mēs varam arī, kā jau iepriekš minēju, mēs arī varam to izdarīt tavā vietā. Ir ok, kā vien vēlēs. Jā, jūsu galvenais uzdevums vienkārši pavadīt to cilvēku no tā pirmā kontakta līdz ļaut viņam būt gudrākam. Labs formulējums. Jā, te arī jāpiemina vienmēr ir tas, ka šie procesi, viņi pārsvarā laika nogriežņos ir diezgan lieli. Tīri no tāda izpētes viedokļa. Jo galvenais, tas, kā Eriks saka, mums ir tā galvenā pirmā saruna, lai mēs tiešām saprotam, kas notiek, kāpēc tu atnāc, piemēram, ar tādu pieprasījumu. Un tad mēs saliekam to bildi, tā kā tādus puzlīšus vairāk kopā, un tad tas var būt lielā termiņā. Piemēram, skatoties viena no programmām licencēšana, mēs arī šobrīd ar klientu strādājam, klientam līgums beigsies decembra beigās. Bet, lai līdz viņam smuki aizietu, izvērtējot viņa esošo situāciju, jo tomēr pa 3 gadiem kaut kādas lietas mainās, produkti, vajadzības, virziens kā tāds, mēs sākam strādāt jau šobrīd. Tāpēc tas arī ir tas jautājums, ko es arī vienmēr vēršu uzmanību par to, ka, ja jums budžetēšana sākās, tad, kad jūs tiešām jau visu liekat oktobrī, tad jums jau ir jāsāk strādāt gadu sākumā. Jā, jo tad tu būsi to izdarījis visu to projektu kvalitatīvi un bez steigas un maksimāli pietuvināti tam, kādi tie cipari būs. Jo nevienam jau nepatīk, ka tu esi iepačitējis vienu, bet beigās tev rēķins pilnīgi savādāks. Jā. Tāpēc tam ir jāpieiet tiešām tā ļoti pragmatiski, sākam laicīgi, izejam visiem soļiem cauri, saprotam. Tur arī lielajos uzņēmumos bieži vien ir diezgan daudz to kontaktpersonu, ar ko runāt. Man liekas, man šeit ir lielākā sapulce bijusi ar 15 cilvēkiem, runājot par konkrētu vienu projektu. Dažreiz tas ir labi, dažreiz nevisai, ja, tāpēc vienkārši saprast to apjomu, ka tas ir tiešām pamatīgs darbs un tā ir tā kompetence. Ko viens pats iepirkuma speciālists klienta pusē, viņš praktiski to nevar izdarīt. Tāpēc, ka viņam nevar būt Microsoft zināšanas, vienlaicīgi Google zināšanas, Amazon un visas pārējās 7,500 licences, kuras mēs caur mūsu sistēmu varam klientam piedāvāt. Un attiecīgi mums arī ir tā runāšanas vārda spēks, teiksim tā, ar pašu piegādātāju ir maķinīt lielāks tomēr nekā parastam klientam. Jo mēs vienkārši runājam jau globālā līmenī. Ja mēs esam 70 valstīs, tad mēs attiecīgi ar šiem ražotājiem runājam citā līmenī. Un dažkārt šis mums arī palīdz daudz labāks nosacījums mūsu klientiem. Man liekas vēl no plusiem to, ka tik daudzās valstīs ir tātad kolēģi un var, ja gadījumā saprast, kā pie jums, kā jūs, piemēram, risinājāt šo pašu, un tas ir arī daudz ātrāk gan jūsu kompetenciāli, un tā pieredze. Tas ir liels pluss. Jā, mums ir kā reiz tieši mūsu Centrāla Eiropas reģiona priekšpārdošanas tādas izpētes un piegādes komandas, kas strādā ar visu reģionu, tāpēc viņiem jau tās zināšanas par tiem projektiem un dažādām vajadzībām, viņas arī tā kā vienā vietā akumulējās. Un ja mēs vēršamies pēc palīdzības, tad viņi mums var to rezultātu iedot arī ātrāk. Tas, ko Dace, varbūt es paturpināšu, ko Dace tu mēģini pateikt, gan veiksmīgi to, ko tu mēģini pateikt, bet ja nopietni, tad mēs varam ar klientu runāt par viņu IT ļoti plaši. Mēs gan labi saprotam pietiekami lielu. Mēs neesam tikai tikai sadaļu. IT ir ļoti daudz. Mēs pie viena projekta, un tas ir absolūta realitāte, mēs pie viena un tā paša klienta šobrīd ieviešam mākslīgā intelekta projektu, paralēli samazinām viņa izmaksas tur vienā no pakalpojumiem, un trešām kārtām
veicam klienta vārdā pārunas ar ražotāju. Mums ir klients autorizējis, pateicis, ka mēs negribam tērēt savu laiku sarunām ar šo te ražotāju, dariet to jūs, jums ir tādas tiesības, jūs varat mūsu vārdā veikt tās pārunas. Tas ir, kad mēs neaiziesim tikai ar vienu, mēs varam pietiekami plaši parunāties. Un pie šie klienti ir absolūti normāli, ka strādā cilvēki no 6 pasaules valstīm, no mūsu kolēģiem. Pilnīgi normāli. Tas ir ne tā, ka ikdienišķi, nenovienkāršosim visu, bet tas ir normāla praksa. Tātad, ja mēs tā nedaudz kopsummējam, tātad, piemēram, es vēršos pie jums, uzrakstu, uzzvanu, atnāku iespējams pat ciemos. Obligāti. Kansas City. Jā, tāpēc izmantojot. Šis ir podcasts par to, lai mēs saprastu, kas mums tepat blakus ir un kā mēs varam to izmantot sadarbībās. Tātad es atnācu pie jums, man ir šāda problēma, tālāk seko periods, kad jūs mani ievācam informāciju, visus mērķus, jo mērķis ir diezgan svarīgs. Kad ir skaidrs mērķis, skaidrs ir ceļš. Tālāk, cik saprotu, seko analīze. Attiecīgi, jo lielāks projekts, visticamāk, tas termiņš arī ir lielāks, vai arī, ja jums gadījumā ir jau bijusi kāda līdzīgs piemērs, jūs, skaidrs, mēs darām šādi. Un tālāk, jo klientam ir iespēja, vai tu droši pats, vai tad mēs tavā vietā varam to izdarīt. Pareizi? Tieši tā, jā. Precīzāk mēs paši nevarētu aprakstīt. Gan drīz jau bija ciemos pie mums. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, jo tik ļoti viss attīstās un liekas, labi, ja agrāk IT, kas tur IT, labi, tas ir viens, šobrīd tas ir tik ļoti attīstās un man liekas, daudziem arī ir, mākslīgais intelekts, tas jau ir tāds kaut kāds, varbūt pat, daudziem briesmonis liekas, ko man darīt, kā labāk optimizēt vai tā. Tāpēc, manuprāt, šie tādi ļoti vienkārši soļi ir skaidrāki. Mēs tajā, kad mēs skatāmies sev kādu jaunu kolēģi, un viena no lietām, ko mums ir ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs meklējam cilvēkos, būtu šis dabīgā zinātkāra, būt ziņkārīgam. Pirmkārtām ziņkārīgam par klientu. Tev ir jāsaprot, ja, piemēram, šis Tevis pieminētājs arī mazumtirdzniecības uzņēmums ar daudziem veikaliem. Tev ir jāsaprot, kā viņi strādā, ko dara viņu iepirkumu, ko dara viņu, par ko atbild, piemēram, veikala vadītāji. Un jo vairāk tu zināsi, jo tev vieglāk būs šo sarunu veidot ar klientu, viņam būs mazāk laika jātērē uz tevis apmācīšanu, vai tu varēsi pateikt pat nedaudz priekšā, ko klients vēl patiesībā kā tas, par ko mēs runājam, varētu ietekmēt veikala pārdevēju, veikala vadītāju, teiksim tā. Tātad A mums ir zinātkāra vajadzīga, un B ir būt vienkāršam tajos savos skaidrojumos. Nevajag iet sarežģītās lietas skaidrot sarežģītā valodā. To var daudzi. Tā vienkāršība ir saprast, ka šo sarežģīto paskaidrot vienkāršiem vārdiem. Ja tev tas, ko tev tas ražotājs tur tagad nosauc, ir piemēram vārds digital transformation, kas nozīmē jebko, jebkad un jebkur. Mēs no šiem te vārdiem kā reiz ļoti mēģinām izvairīties. Mēs mēģinām pateikt, tagad viņš saka digital transformation, viņš domā to un to. Un ir nepievērš šitam uzmanību, tas ir tāds gaisa tur. Kaut kā trenkāšana tur. Un mēs ļoti mēģinām būt tādi cilvēcīgi. Tāpēc arī zinātkāra un vienkāršums tajos savos skaidrojumos. Tas nav tik vienkārši, kā izklausās. Tad, Erika, tu jau sāki nedaudz arī ieskicēji vispār par komandu. Jā. Bet vai jūs meklējat jaunas darbinieks? Vai izskatāt vispār kaut kādas šāda veida opcijas? Jā, šobrīd mums ir kā reiz atvērts vakants tieši saistībā ar pārdošanu. Meklējam jaunus kolēģus sev. Tad tāds stāsti, kādam šim cilvēkam ir jābūt? Šim cilvēkam ir jābūt tādam, kuram ir enerģija, jo es redzu ar šī zīmola, teiksim, Software One pašu konceptu un veidu, kā viņš skatās uz biznesu, ir tāda ļoti enerģiskam cilvēkam jābūt. Es esmu daudz runājis ar kolēģiem par IT vidi Latvijā, tā kā, tur ir dažādi viedokļi, bet pārsvarā ir tāds tā kā piezemēts tas skats uz dzīvi, apmēram, ko tad es te varēšu izdarīt, jā. Tu varēsi izdarīt, tāpēc, ka pirmkārt tas esi tu, otrām kārtām tev ir aizmugurē ļoti spēcīgs zīmols.
Software One. Un visas tās iespējas, ko viņš dod gan mūsu klientiem šeit, gan katram tam darbiniekam personīgi tīri no izaugsmes, no visas pārdošanas procesa, no produktiem. Tas ir interesanti. Ja tu neesi ielikts kastītē, ka tev ir tikai, es nezinu, tur bumbieris vai ābolus pārdos, tev ir, tā kā diezgan plašs tas veids, tu vari daudz mācīties. Arī tīri sadarboties ar citām valstīm. Sadarbība ar citām valstīm, jā, tas noteikti ir arī cilvēkiem svarīgi. Man pašai arī tas noteikti ir svarīgi, kad es nerunāju tikai un vienīgi ar kolēģiem Latvijā, bet kad ir tā pieredzes apmaiņā. Tā kā, tā ir tāda korporatīvā kultūra un iespējas. Un noteikti arī tādus cilvēkus mēs meklējam, kas ir, teiksim tā, atvērti būvēt to zīmolu šeit Latvijā, jo principā jau viņu neviens vēl nezina. Un tas ir mūsu arī, tā teikt, šī gada uzdevums viņu pamazam klucīti mums būvēt un launčot šeit Latvijā. Mums nav tāda ļoti strikta prasība, ka tur ir jābūt ļoti stipram IT backgroundam. Ja viņš ir, tas, protams, daudzas lietas pātrina, bet tas noteikti nav. Jo attieksme ir tas pats pirmais, ko mēs skatāmies, jo visas pārējās lietas jau tu vari ātrāk vai lēnāk iemācīties. Jā, deksme tiešām par to, ka tu gribi padarīt klientu dzīves labākas, efektīvākas no tā, kā viņi strādā. Jo jūs pat nevarat iedomāties, kādus dažbrīd mēs redzam tās vides, vienkārši tāpēc, ka viņas tādas ir bijušas. Un tad, kad tu vari pārliecināt un parādīt to pievienoto vērtību klientam, kad tam parakstās apakšā uzņēmuma vadītājs, tas ir viens solis, bet tu saproti, ka varbūt tās vēl 500 cilvēkiem uzlabosies ikdienu. Viņi varēs savu darbu padarīt ātrāk, efektīvāk, foršāk, viņiem būs vairāk laika idejām, kā pašiem savu biznesu pacelt citā līmenī un varbūt arī laika vairāk savai ģimenei. Tas, man liekas, ir superīga sajūta. Vismaz man tas ir ļoti svarīgi, lai es to varētu izdarīt. Tu jautāji, ko mēs meklējam cilvēkus. Yeah. Es pagriezīšu atbildi nedaudz, ko mēs varam iedot cilvēkam. Un ir tas, ko mēs varam iedot. Tev ir fantastiski iespēja strādāt ar Latvijā lielākajiem un nopietnākajiem uzņēmumiem. Ne visur tu vari to dabūt. Tu strādāsi ar ļoti gudriem, uzreiz brīdī arī prasīgiem klientiem. Es viņus dievinu, jo prasīgāks, jo labāk, jo tas neļauj pašam ierusēt. Un otrām kārtām, tu iesi caur tādu profesionālo skolu, kur tu nevar dabūt nekur citur. Iedot piemēru, tad, kad mums atnāk jauns darbinieks, un viņš sāk apmācīties, kā to sauc, onboarding. Viņam viens no treniņiem ir, kur viņam vada mākslīgais intelekts. Un viņš nevis tur sarunājas ar ChatGPT, ne viņš man pa telefonu numuru, kurā viņš runā ar ChatGPT, kurš viņam uzdod visādas jautājumus, ne ChatGPT, bet mākslīgais intelekts, uzdod visādas jautājumus, viņš atbild, un pēc tam, pēc kāda mirkļa, viņš saņem feedbacku. Kas bija labi tavā? Uzreiz tev iedot feedbacku, ko tev vajadzētu pielabot. Un pielabot, tu vari aizējot un iemācoties šito, kas atrodas tur un tur un tur. Dienas beigās tev ir piekļuvi strādāt ar lietām, kuras Latvijā vēl nav. Ļoti iespējams, ka viņas būs, bet tā izaugsme ir tieši tik, cik tu gribi, lai viņi tev ir. Un mums nav šeit baigie limiti, uz ko tu vari izaugt. Cik nu vēlēsies, cik tu arī izaugsi. Un mēs arī, ko Dācis pieminēja, mums ir trešām kārtām ļoti, ļoti svarīgi ievērot šo te work-life balansu. Nav neviena klienta tik ļoti liela tā vajadzība, lai mēs upurētu ģimeni. Un tāpēc mēs mēģinām šo te ļoti balansēt. Es noteikti piebildīšu arī to, ko tu atgādināji man par to onboardingu. Arī pats pārdošanas process, ja tāds klasiskais Latvijā pierastais, ka tu tur ej Googlē un visu kaut ko meklē, tas šeit nepastāv. Jo mēs paši tā kā viešam klientiem, mums ir jābūt pietiekoši gudriem un šo tehnoloģiju jāizmanto pašiem. Viss process ir tik savādāks. Mums ir arī aģenti uzbūvēti, kuriem mēs uzdodam uzdevumu. Es gribu iet pie šī klienta, lūdzu izanalizē, dod man piedāvājums, kā tu to redzi. Un viņš ievāc no visu kaut kurienes, gan par cilvēkiem, gan kaut kādi pirkšanas signāli, gan tehnoloģijas, un tas ir vienkārši amazing. Kādus sludinājumus viņš ir ielicis CVLV pēdējā gada laikā?
kas pasaka daudz ko. Paskatās. Viņš iziet cauri gada pārskatiem, viņš iziet cauri letas visam ziņu apkopojumiem. Un viņš tev iedod diezgan precīzu bildi, un tie tu vēl pasaka, ar kuru tu tiksies. Viņš saka, tātad šim cilvēkam varētu interesēt šis. Latvijā nav šādu uzņēmumu, kur šādi sagatavo pārdošanas vai jebkuru citu kolēģi. To, ko vispār es dzirdu no jums, man liekas, ka SoftwareOne ir nedaudz vairāk nekā vienkārši IT. No IT tas ir tāds varbūt instruments, ar ko jūs sasniedzat kādu no mērķiem, bet tas ir kaut kas, jūs reāli atvieglojat cilvēkiem ikdienu. Tas ir endgames, jā. Jā, pēc būtības tas mūsu pieminētais vairāk kā tas pats mākslīgais intelekts, viņš jau nav tur izdomāts vai viņš netiek izmantots tikai tāpēc, ka to sauc par mākslīgo intelektu. Viņam ir mērķis ir patiesībā darīt lietas ātrāk un atļaut cilvēkam nodarboties ar gudrākām lietām. Vienkāršās lietas var mierīgi izdarīt mākslīgais intelekts, un tas, ko mēs arī kā rezultātā mēs panākam to, ka cilvēkam vienkārši atbrīvojas laiks. Tam, kas pa īstam ir svarīgs šeit dzīvē. Un tas nav tur atskaite vai ēpasts klientam. Pa īstam tas ir kaut kas cits svarīgais. Un tas, protams, būtu baigi cēli pateikt, bet jā, mēs dienas beigās mēs mēģinām atbrīvot cilvēkiem laiku, darot lietas gudrāk. Mēs jau aizskārām vispār mākslīgo intelektu. Kā viņš mainīja vispār jūsu jomu un tā? Un kā ir tagad? Mūsu jomu tas mainīja. Pirmkārt, ir ļoti līdzīgi jautājumi no ļoti daudziem klientiem. Un kas ir labā ziņa, arī atbildes ir pietiekami vienkāršas. Tas, ko cilvēki grib, ir, es gribu mūsu iekšējo ChatGPT. Es gribu, lai man darbinieki jautā, tur būtu iekšējais chats, es uzzinātu atbildes, man nebūtu jāatbild tur grāmatvedai Ainiņai, nav jāatbild uz 50. reizi šomēnes vienu to pašu jautājumu. Šis ir relatīvi vienkāršs projekts, relatīvi ātri ieviešams, un tas ir pietiekami ātrs sarunas temats ar klientu, praktiski ar jebkuru Latvijas lielo uzņēmumu, tu vari vienmēr panākt par mākslīgo intelektu. Taču problēma ir tajā, ka ir liela interese, ir maz produkcijas. Daudziem painteresēt, daudz mēs varam parunāt, daudz mēs varam pat patestēt, bet nav šī kad sākam arī to izmantot, un tas ir mūsu paratums. Šis nav par Latviju, šis ir globālā problēma, bet tas tuvāko 2 gadu laikā mainīsies, jo ekonomika prasa to, jo cilvēkiem jāsāk strādāt gudrāk, nevis mehāniskāk. Jo mākslīgais intelekts lielākoties atrasina to mehānisko darbu, nevis gudro darbu. Gudrs ir ar vienu cilvēks. Jā, šeit noteikti, ja skatās, kā viņš izmainīja, viņš noteikti izmaina labā veidā, ne tikai no tās efektivitātes viedokļa, bet arī no tādas IT sakārtošanās viedokļa. Jo skaidrs ir, ka jebkuru mākslīgo intelektu ielaižot savā ekosistēmā, tev ir jābūt drošam, ka tie dati kaut kur neaizies tur, kur viņiem nav jābūt. Tā kā mākslīgais intelekts un arī viss, kas ir ar NIS2 direktīvu saistītais, viņš pamazām kārto Latvijā un visur citur, lai mēs tādā vienā līmenī būtu no drošības viedokļa. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo skaidrs, ka mākslīgo intelektu izmantojam ne tikai mēs efektivitātē, bet arī tie, kur vēlās to mūsu naudu iegūt tādos vai šādos veidos. Tāpēc ir ļoti jāparūpējās arī par to pusi, un tas noteikti arī ir viens no tiem apstākļiem, kāpēc Latvijas dati par to, cik mākslīgo intelektu vispār izmanto uzņēmumi, ir tik zemi. Jo ir kaut kādas lietas, kas ir pirms tam jāizdara. Tā kā es domāju, ka tuvākos gados mēs redzēsim tiešām to IT vidas sakārtošanas kāpinājumu un ar līdz tam arī sekojošo šo visādu veidu instrumentu ieviešanu. Par nākotnes plāniem. SoftwareOne. Tuvākie 2, 3, 4, 5. Kādi ir mērķi? Pie kā jūs šobrīd strādājat? Varbūt ne tikai šogad, bet vispār globāli. 5 gadi, man liekas, tas būtu tā pāragri šobrīd teikt. Bet šobrīd, kādi ir tādi ilgtermiņa jau plāni vai mērķi? Tas, ko es zinu, ka grupa, uz kurien iet, lielais SoftwareOne globāli, ir mēs turpinam sevi pozicionēt un arvien vairāk pozicionēsim kā IT izmaksu optimizatori. Un tāpēc, ka mēs redzam, cik ļoti tas aug, tāds izmaksas, cik pat ar visi
Latvijā uzņēmumi zina, cik pēdējā gada laikā ir pieaugušas izmaksas par jebko, kas saistīts arī te jebkās. Un mēs redzam, ka tas ir liels pieprasījums tam, un mēs arī mākam to. Otrais, kas attiecās uz Latviju, mēs ejam to ceļu, kurā mēs sākam nodarboties ar vien gudrākām vai sarežģītākām lietām, kurā mēs varam atbildēt ne tikai uz mākslīgā intelekta jautājumiem vai projektiem, bet arī automatizācija un citas lietas. Bet tas galvenais un tie plāns ir kļūt ar katru gadu un katru dienu nedaudz gudrākiem un gudrākiem par mūsu klientiem, lai no mums būtu jēga. Citādāk jau priekš, ka mēs esam vajadzīgi. Latvijā es saredzu, ka mēs varētu augt nedaudz cilvēku skaitā, bet tas nav par mums, tas ir par Latvijas tirgus lielumu, kā jau minēju iepriekš. Otrais ir, ka mēs ļoti turpināsim ieguldīt katra darbinieka kompetencēs. Un tas ir tas svarīgākais, jo no tā tad arī izrietēs visu tur biznesa sniegumi un tā tālāk un tā joprojām. Šim gadam noteikti tas primārais mērķis tiešām ir mums pašiem līdz galam saprast, kas ir Software One. Jo mums ir ļoti, ļoti foršas apmācību programmas, kuras mums ir pieejamas visiem darbiniekiem dažādos līmeņos, ne tikai profesionāli, bet arī tādai personīgai pilnveidai. Tāpēc tiešām saprast, kā strādā Software One, kādi ir procesi, kādas ir sistēmas, kas ir pakalpojumi, kas no šī lielā pakalpojuma groza, neskaitot to, kuru mēs vēlamies jau ieviest, kas ir varbūt vēl kaut kādas lietas, kas varētu šeit būt noderīgas, un attiecīgi pieskaņot tad mūsu šeit vietējos procesus, gan arī komandas jautājums. Tā kā principā šis gads noteikti, iespējams vēl arī nākamais gads ir šajā zīmē, lai mēs tā būtu tiešām 100% jau Software One. Jā, novēlu izturību un veiksmi jums. Es domāju, ka šobrīd tāds nopietns solis, bet tas pavērs jaunas iespējas noteikti. Jā, paldies. Jā, bet uz noslēgumu mums ir neliela rubrika, vispār 60 sekundžu rubrika. Un šobrīd vēlētos ātri jautājumi, atbilde 1-2 vārdi, maksimums 1 teikums, jo īsāk, jo labāk. Jā. Software One 60 sekundēs. Esat gatavi? Aiziet. Vienā teikumā, kas ir Software One? Software One ir pasaulē vadošais IT izmaksu optimizators. Ja mēs vienā optimizējam, ja mēs esam IT izmaksu optimizators, slikts vārds, bet optimizētāji. Jā. Lielākais mīts par vispār IT izmaksām? Ka vienmēr viņas pieaug. Tā ir laikam jūsu ikdiena, ar ko jūs visbiežāk saskaraties. Kas klientam visvairāk pārsteidz pēc sadarbības ar jums? To, ka lielākoties efektu izmaksu samazinājumā var ieraudzīt jau pēc pāris nedēļām. Un 3 mēnešu laikā tas ir vidēji 30%. Jā. 2 vārdos, tā arī varēja. Šī ir laikam arī ikdiena. Jā. Mākslīgais intelekts, ažiotāža vai realitāte? Realitāte. Pārliecinoša realitāte. Ažiotāža varbūt ir virsrakstos, ja mēs skatāmies pie klientiem un globālās tendences, absolūta realitāte un turpinās būt. Viena lieta, ko uzņēmumi dara nepareizi IT jomā. Skatās uz cenu, nevis uz izmaksu. Jā. Viņi nopērk cenu, nevis izmaksu. Sanāk, viņi skatās uz to nosaukumu, nevis uz aprakstu. Un otrais, vai tas pats, tikai citādāk, viņi nopērk to, ko viņiem pārdot, nevis to, ko viņiem vajag. Atnāca ražotājs, pateica, tev vajag šito, es tev iedošu labu cenu. Ok, ierakstās budžetā, bez jautājuma, vai man to vajag. Un tāpēc arī šis ir ļoti izplatīts. Pērk to, ko viņam pārdod, nevis to, ko viņam vajag. Jā. Un noslēguma jautājums. Kas jūs pašus motivē darbā, jūsu darbā? Iespēja pēc jaunām pieredzēm. Jaunas pieredzes, jaunas zināšanas, interesanti keisi, bet pašā primāri tas, ka es palīdzu citiem kļūt efektīvākam. Mani motivē vēlme palīdzēt cilvēkiem un cerība vai iespēja, ka pēc manis šajā te uzņēmumā vai tikšanās ar mani vai ar maniem kolēģiem paliks kaut kas nedaudz labāk un nedaudz vienkāršāk vai nedaudz skaidrāk. Un tas baigi motivē. Jā. Super, man liekas, uz šīs nots arī mēs varam noslēgt šo sarunu.
liels paldies jums. Jā, Dārts un Erika. Paldies jums, darbie klausītāji, ka skatījāties un klausījāties Kansas City podcastu. Jā, kā minēju, šī ir vieta un šīs ir podcasts par uzņēmumiem un cilvēkiem, kas veido šo biznesa vidi. Tāpēc paldies jums liels. Noteikti, ja jūs saprotat, ka jūsu uzņēmumā kaut kas tomēr vēl līdz galam nav sakārtots un nav salikts pa plauktiņiem, tad droši vērsamies pie Software One un tiekamies nākamajā epizodē.